Un tagad dosim vārdu pilsoņu kustības dalībniekam, līdzinējām pilsoņu komitejas priekšsēdētājam, Aigaram Jirganam, referātam par Latvijas Republikas pilsoņu kustības mērķiem un uzdevumiem. Lūdzu. Gatavoties Normundam Kalnberziņam. Godājumie kongresa delegāti un viesi, godājumie Latvijas Republikas pašreizējie un potenciālie pilsoņi. 50 gadus Latvijā ilgst padomju okupācija. 40. gada 16. un 17. jūnijas kļuva par traģēdijas sākumu Latvijas tautai, traģēdijas, kur ilgst vēl joprojām. Šajās dienās tika gāsta un vēlāk fiziski iznīcināta Latvijas valdība, un tās vietā stājās nožēlojama marionešu kliķe, kuras personālo sastāvu noteica Staļina līdzgaitnieks Višinskis, un kur izpildītai doto uzdevumu. Nodeva savu tautu, savu valsti un ļāva Krievijas komunistu impērijai radīt zinām iespaidu, it sevišķi tiem, kas nebija klāt un kas nebija informēti, ka šeit Latvijā notiek kaut kāda sociālistiskā revolūcija pēdiņās. Jāpiezīmē, ka tikpat uzticami savus marionešu un kolaborantu pienākumus pildīja arī visas nākamās tā saucamās padomju Latvijas valdības. Pirmajā vietā allaž liekot okupantu vēlmes un intereses. Šīs 40. gada jūnija dienas kļuva par sākumu ilgstošam genocīdam pret Latvijas tautu, Latvijas zemes kolonizācijai, mērķtiecīgi un ilgstoši forsējot šeit ar vietējo izēvielu un vietējiem darba spēka resursiem nesabalansētu un Latvijai nepiemērot rūpniecības nozara attīstību. Savukārt desmitiem tūkstoši Latvijas pilsoņu mēroja ceļu lopu vagonos uz austrumiem, uz Sibīriju, kur citi gāja bojā, citi palika uz mūžu atraut no dzimtenes, un vēl citi atgriezās ar salauztu vai iedragātu veselību. Tikpat liels skaits Latvijas pilsoņu, nevēlēdamies nokļūt austrumos, bija spiesti bēgt uz rietumiem, kur gan dzīvo labklājībā un pārticībā, taču vēl ar vienu ir atrauti no savas zemes un nevarēs atgriezties, kamēr šeit turpināsies padomju okupācija. Vēl viena, relatīvi mazāka tautas daļa, neuzskatīja par iespējamu pamest Latviju un turpināja cīņu pret iekarotājiem tās mežos vēl 8 gadus pēc kara. Protams, šajā nevienlīdzīgajā cīņā zaudēja un tika iznīcināti. Varbūt mēs pie upuriem varam pieskaitīt arī daļu no tiem, kuri bailēs par savu likteni un vēlēdamies nodrošināt kaut cik normālu eksistenci, lielākā vai mazākā mērā piekrīt sadarboties ar padomju varu un tai kalpot. Ne jau visi bija nelieši vai neglābjami saindēti ar komunisma melu mācībām. Tā vai citādi, bet upuru skaits ir milzīgs. Es te nemaz nepieskaros citām pakārtotām genocīdu formām, privilēģijām, kuras visu laiku baudījuši Latvijā laimi meklēt ieceļojušie PSRS pilsoņi. Protams, cilvēku dzīvības un cilvēku likteņi nav mērām rubļos vai valūtā, un tomēr kaut kādā veidā tas viss būs jāieraksta rēķinā, kad sāksies sarunas starp Latviju un PSRS par to, cik kurš kuram ir parādā. Taču te ir svarīgs vēl viens moments. Patiesībā tas, kāpēc mēs šodien esam sapulcējušies kopā un sapulcēsimies arī turpmāk. Ir jau acīm redzot patīkami krustu šķērs izmīdīt kādas tautas zemi, apgānīt to, novest šo tautu uz iznīcības robežas un pēc tam runāt par nacionālo līdztiesību, pieprasīt kolonizatoriem vienlīdzīgas tiesības, ir īpaši tiesības piedalīties referendumā par kolonizētās zemes turpmāko valstisko statusu. Šāds cinisms padomju okupantu rīcībā, protams, nav nekas neparasts. Taču ir gaužām bēdīgi, ja viņiem atrodas tieši vai netieši atbalstītāji demokrātisko Latvijas organizāciju rindās. Tie ir cilvēki, kas runā, ka tieši tagad un tūlīt Latvijā ir vajadzīgs jauns pilsonības likums, kā nākotnes garantija krievu valodā runājošajiem Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi atbalstītu Latvijas neatkarības centienus. Mans viedoklis ir, ka mums ir stingri jāpastāv uz to, ka līdz konstitucionālo Latvijas Republikas valsts varas institūta atjaunošanai tās pilsonību neviens nav tiesīgs piešķirt nevienam. Diemžēl nevienreiz kādai mūsu tautas daļai bijis raksturīgs pārprasts internacionālisms, kas novedis pie ļoti bēdīgām sekām.
Tas attiecas gan uz mūsu senčiem 12. gadsimtā, kas laipni uzņēma Vāczemes viesus un kam sekoja pirmā Latvijas okupācija. Tas attiecas arī uz sarkanajiem strelniekiem, kur kritiskos brīžos glāba bolševismu Krievijā, tādējādi veicinot arī bolševismu invāziju Latvijā 40. gadā. Šobrīd atkal daži mūsu politiskie līderi grib būt internacionālisti un steidzīgi piešķirt Latvijas pilsonību, jebkuram PSRS pilsonim, ja vien viņš to vēlēsies. Piešķirt Latvijas pilsonību te dzīvojošiem PSRS pilsoņiem pašlaik, kad faktiski mēs joprojām esam okupēti un kad politiskā un ekonomiskā vara vēl ne tuvu nav Latvijas pilsoņu rokās, to var pielīdzināt politiskai pašnāvībai. Pilsonība un pēc tam referendums, tas ir vienīgais veids, kādā grūstošā PSRS impērija var Latviju likumīgi anektēt savā sastāvā, respektīvi nokārtot 40. gadā nenokārtotās formalitātes. Mūsu kongress var kļūt reāls pretspēks tam. Pilsoņu kustība, tas ir pirmais mēģinājums 50 gadu laikā radīt no okupācijas iestādēm neatkarīgas alternatīvas struktūras. Vairāk nekā gadu ilgst šis process, Latvijas Republikas pilsoņu reģistrācija, komiteja veidošana, delegātu kandidātu izvirzīšana kongresam, vēlēšanas, un visbeidzot mēs esam šeit kopā, un tas ir pirmais lielākais rezultāts. Tagad ir jāieliek pamats turpmākai darbībai, jānosaka pilsoņu kongresa tiesiskais status, pamatprincipu un darbības modelis. Visi šie jautājumi tā vai citādi ir iztirzāti dokumentu projektos, kas izsniegti delegātiem un kas bija publicēti atmodā. Par katru no tiem mēs šodien un rīt spriedīsim un pieņemsim lēmumu. Es gribētu pieskarties tikai tiem mezgla punktiem, kas var izraisīt vislielākās diskusijas. Vispirms jautājums par varu. Jā, Latvijas tauta, tās pilsoņi, kopš 40. gada 17. jūnija nav varējuši realizēt savu varu satversmē paredzētajā kārtībā. Pilsoņu kongress 50 gadu laikā ir pirmā demokrātiski vēlētā Latvijas Republikas pilsoņu pārstāvniecība, kas, protams, ir tiesīgi uzņemties arī varas funkcijas. Vai šobrīd ir jādeklarē šī varas pārņemšana? Mēs varētu to darīt, ja būtu divi apstākļi. Pirmais – pārliecība, ka pilsoņu vairākums, tie, kas mūs ievēlējuši, atbalstīs šo lēmumu, atzīst to par sev saistošu un pakļausies tam. Otrais – kaut cik reāls mehānisms šo varu praktiski realizēt. Diemžēl pašreizējā brīdī nedarbojas neviens no šiem nosacījumiem. Ir radīts ļoti pozitīvs jaunās augstākās padomes imidžs. Tajā ievēlēt tautā populāri cilvēki, un ja mēs šobrīd iesim uz atklātu konfrontāciju ar augstāko padomi, mēs zaudēsim. Tas ir jāapzinās, kaut arī tiesiski viss būtu kārtībā. Ja mēs gribam būt ietekmīgs politisks spēks, mums jābūt manevrēt spējīgiem, jāizvēlas pietiekami elastīgs darbības modelis. Ja augstākā padoma iesāk virzību uz Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanu, mums jāpanāk sadarbība ar to uz paritātes principiem un jāsekmē tiesiski korektu un Latvijas Republikas pilsoņu interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un izpildu. Ja augstākā padoma uz iepriekš minētā ceļa nenostājas vai novirzās no tā, tad mums jābūt gataviem veidot politiku patstāvīgi, un kādā no nākamajām kongresa sesijām varbūt arī jāpasludina alternatīvā vara, līdz tam izveidojot tās realizācijas kaut cik praktiski mehānismi. Tas var būt vismaz 3 gadījumos. Pirmais – draudu savienības līgums ar okupētāju valsti PSRS. Tieši par to ir sākušās šobrīd sarunas Maskavā, kuras ved Āboltiņu, Poču, Ramānu, Bišeru un Vulfsonu kungu. Otrais – draudu LPSR iedzīvotāju referendums Latvijas valstiskuma jautājumā. Trešais – augstākā padoma pašreizējos faktiskās okupācijas apstākļos sāk piešķirt pilsonību Latvijas Republikas teritorijā dzīvojušiem PSRS pilsoņiem. Tie ir iespējamie varianti, kas apdraud Latvijas valsts atjaunošanu un latviešu nācijas eksistenci nākotnē. Ja mēs šādos apstākļos sāktu realizēt alternatīvu varu, es domāju, mēs tiktu saprast, jo rīkotos atbilstoši pilsoņu interesēm. Kas tad ir jādara kongresam pēc tam, kad būsim pieņēmuši pamat dokumentus? Vispirms ir jāievēl pārstāvniecība, kas darbosies kongresa sesijas starplaikos Latvijas komiteju. Es gribētu aicināt to darīt ar vislielāko atbildību un vērtēt kandidātus nevis tik daudz no iepriekš iegūtās popularitātes, bet no līdzšinējā un potenciālā ieguldījuma praktiskajā komitejas un pilsoņu kustības darbā. It sevišķi augstākās padomas deputātiem, kas ir kongresa delegāti, vajadzētu paškritiski izvērtēt savas reālās darbības iespējas vienlaicīgi komitejā un augstākajā padomē.
No līdzinājās pieredzes, kā bijušais pilsoņu komitejas priekšsēdētājs, es varu teikt, ka mums pietrūka tieši praktiski darītāju, un daudzi no augstākās padomas deputātu kandidātiem un šobrīd jau deputātiem nestrādāja ar pilnu atdevu pilsoņu komitejām. Ievēlētajai komitejai būs jāizveido vairākas komisijas vai darba grupas, kas strādās paralēli augstākās padomas komisijām un neatkarīgi no tām. Ideālā variantā centīsies pārņemt iniciatīvu. Tādām jābūt galvenajos valstiska līmeņa jautājumos, ārlietu, iekšlietu, juridiskā, ekonomiskā, varbūt vēl arī citas. Jāizveido arī savs informācijas centrs. Šo komisiju praktiskais darbs lielā mērā izrietēs no tiem lēmumiem, kādus mēs šodien un rīt pieņemsim. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar ko būtu jānodarbojas, piemēram, iekšlietu komisijai, ir Latvijas Republikas pilsoņa aizsargāšana no iesaukšanas PSRS bruņotajos spēkos. Nemazāk svarīga nozīme ir tam, lai mēs radītu garantijas Latvijas Republikas pilsoņu drošībai. Viena no šīm garantijām varētu būt Latvijas Republikas aizsargu organizācijas atjaunošana, kuru principiāli ir atbalstījusi Latvijas Republikas pilsoņu komiteja un par ko savā attieksmē jāizsaka arī mūsu kongresam. Šī iniciatīva jau ir sākusies, un tā turpināsies, un galvenais šobrīd ir to ņemt stingrās un drošās rokās. Esmu pārliecināts, ka kongresa delegātu vidū mēs tādus atradīsim. Komisijās, kuras tiks izveidotas pēc kongresa, varētu darboties ne tikai komitejas locekļi un kongresa delegāti, bet arī pieaicināti speciālisti, kompetenti juristi, ekonomisti un citu profesiju pārstāvji, kas varētu un gribētu mūsu darbā palīdzēt. Svarīgs ir arī tālākās darbības finansiālais nodrošinājums. Par to vajadzētu padomāt, jo ar entuziasmu vien var paveikt daudz, bet ne visu. Esmu pārliecināts, ka Latvijas nākotnes garantija ir nevis niecīgā saviņā politisko televīzijas zvaigžņu, bet tajos 700 000 pilsoņu, kas apliecināja savu gribu kongresa delegātu vēlēšanās, un arī tajos, kas šoreiz vēl nepiedalījās. Tāpēc, lai mēs izpildām viņu gribu un lai mūsu aizsāktais patiesības un taisnības ceļš ir stingrs, godīgs un bez atkāpšanās. Paldies par uzmanību!